Ričards Viesulis, Latvija! Francis Gusts, Latvija! Un Andrzejs Lebedevs, Latvija! Maciej Janowski! Denmark, Anders Thomsen! From Poland, Patryk Dudek! Australia, Max Fricke! Great Britain, Time Muffenden! Great Britain, Robert Lambert! From Denmark, Leon Madsen! Australia, Jason Doyle! Great Britain, Dan Violi! Slovakia, Martin Vasulik! Sweden, Fredrik Lindgren! And finally, from Poland, Bartosz Zmarzlik! Un šodien tā diena ir klāt. Esiet sveicināti visi sprīdēji jutējumies mototrekā. 9. reizi Latvijā notiek Grand Prix posmas pirmajā iepriekšējās 8 reizes bija Daugavpilī, pirmo reizi 2006. gadā, iepriekšējā 2017. Pirmais uzvarētājs ir trīskārtais pasaules čempions amerikānis Gregs Hercogs. Viņš arī 3 reizes ir uzvarējis Latvijas Grand Prix posmos, un viņš ir vienīgais, kurš vairāk par 1 reizi ir uzvarējis Latvijas Grand Prix posmos. No iepriekšējiem uzvarētājiem šeit, kas Latvijas Grand Prix uzvarējuši, ir tikai viens – Maciejs Janowskis. Tieši in red Patryk Dudek, in blue Muffenden, in white Mikael Mihalsen, and in yellow Andrzej Lebedevs. Tā kā, Tais Muffendens trīskārtais pasaules čempions, viņam pirms 2 dienām bija dzimšanas diena, 33 gadi palika. Britu motobraucējiem Patryks Dudeks no pirmā cēliņa bija tētis savulaik Daugavpils lokomotīvē startēja, ja nevaldos 2016. gadā, un 2017. gada Eiropas čempions Andrzejs. Aplausiem Andrzejs Lebedevs,
Pēc Anģēna nevidēja vēl cestu pārcēl viņu pārviecinās uzvara pirmie 3 punkti. Otrais finišēja Dudeks, 17. gada pasaules vicečempions un trīskārtais pasaules čempions Tais Wolfendens trešais. First Andrzej Lebedev in yellow, second Dudek, Wolfenden. Čempions no Austrālijas. Zilpīra Leons Madsens. Viņam 98 uzvaras un viņš viņš pēc kārtas ar 7. numuru, viņš ir divkārtais Eiropas čempions un arī pagājušā gada Eiropas čempions. Ar Baltiku ir Anders Tomsens. Vēl viens dāņu motobraucējs, viņam 20. Grand Prix, 20. Grand Prix, viņš var būt 20. uzvaru. Tā, un Macejs Janovskis, jau pieminētais Meģiks, kurš vienīgais no šodienas dalībniekiem ir uzvarējis kaut reizi Latvijas Grand Prix viņā. Hit number 2. Jason Doyle in red, in blue Leon Madsen, in white Anders Tomsen, in yellow Maciej Janowski. Tāda kritiens nav redzēta. Tā, kurš tur mums, Baltiku ir Anders Tomsens, pārlido pāri piepūšamajai apmalei. Jācer, ka nekas nopietnas viņam nebūs noticis. Katrā ziņā brauciena atkārtojums visticamāk bez viņa piedalīšanās. Skatīsimies, ļoti riskanti viņi tur. Ko riskanti? Ļoti drosmīgi cīnījās ar Jasonu Doylu. Un, ja tur gadījumā ir pārsistā piepūšama apmaltā sekcija, tad mums būs pauzīt, jo to apmali būs jāsalabo, jānomaina vai jāizlīmē. Katrā ziņā, kamēr tas netiks sakārtot, sacensības nebūs atsāktas. Tas ir vairāk nekā skaidrs. Ļoti žēl, ka jau pašā sākumā Andersam Tomsenam sanāca tāda neveiksme. 29 gadus vecais dāņu speedwayis. 3 reizes viņš bija finālos un vienreiz arī uzvarējis pagājušajā gadā Gožovā. Viņš uzvarēja Grand Prix posmā. Izskatās, ka tur ciet. Galvenais, lai pats braucējs nebūtu smagi cietis. Jo tāds akrobātisks lidojums pāri apmalei. Nepaspēja sagrupēties tā, lai ieslīdētu šajā piepūšamajā apmalē. Un, ja viņš nevarēs sacensības turpināt, es ļoti ceru, ka varēs. Tātad turpmākajos braucienos viņu aizstās rezervisti. Parasti tas notiek tā. Pirmais rezervists brauc, pēc tam arī otrais. Redzēsim, vai tas tā būs. Es ļoti ceru, ka Anders Tomsens nebūs guvis nopietnus savainojumus. Mēs visi uz to ceram. We have to take a short break now, so the medical crew can handle the situation in the safest manner. We will keep you informed as soon as we have an update. So thank you for your patience to repair the track, and also the medical crew is still working with the rider. So be patient, and we still have no information from that side of the track what has happened and what is the condition of the rider. Gate 4 is not a bad idea for Heat 1, and because many fresh material from outside, and I believe to myself make it this start from this gate and Žūrijas pārstāvjiem šajās sacensībās arī savulaik lielisks speedwayis, trīskārtais Latvijas čempions un viena no tituliem pilnīgi noteikti. Viņš ieguva šeit Biternieka mototrekā vēl vecajā stadionā, kad starts bija pretējā pusē. Jā, vēl viena ātrā brauc klāt, tā kā viss kārtībā, izmantojot pauzi. Ceļš, protams, ir apžuvis, un es domāju, ka
mazliet to lies. Varbūt mums var rasties jautājums, kāpēc tur nebrauks neviens no rezervistiem. Nē, tad, kad ir sācies brauciens un ja kaut kas notiek, neviens no rezervistiem vairs nevienu aizstāt nedrīkst. Ja kāds veids pāragru startu, jā, tad viņa vietā atkārtotā braucienā var izbraukt rezervists, vai arī, ja kāds nevar sacensības turpināt. Ir dažas niansītes, kas skatoties speedway sacensības, šajā gadījumā individuālās sacensības, komandas sacensībās tur ir cits stāsts, un šodien tas nav aktuāls. Šīs niansītes ir jāievēro. Nadal jest chyba trzeci, ale... Jasons Doils pirmais šajā braucienā, Mācījis Janovskis otrais, Leons Mācījis trešais. First Jason Doils, second Mācījis Janovskis, Leon Mācījis.
Vācijas un viņa pirmais brauciens pasaules čempionātā. Pēdējās sekundes līdz tā kā pēdējie mirkļi pirms šī brauciena Vācijas un pirmais tāds pasaules čempions, kur cīnās visas sezonas garumā. Zvaigznes Nilsons Bofinders nosil 6 pasaules čempionu tituli vienā. Brauciens pārējo starta nebija, neatgāt tur kādam būs brīdinājums, es tā īsti nesaskatītu, man liekas, Nilsons nedaudz parādās uz priekšu, pirms starta lentas devās augšup, un es nesaskatīsies video, starta lentas, manuprāt, neskāra. Leksim ar to, es beigās Ričards Anties uz ierodas vēlreiz uz starta atkārtot brauciens, šaļo vai čempionu, kameras teiktu, atkārtoties trasē Anties uz to ārējais valsts un ceturtā celīņa, laiks ir galā un tūltais start! Ja abiem viss būs kārtībā, es pieļauju, ka visi 4 sāpēs, jo tur bija tik cieši iebraukšana pirmajā līkumā, ka šādos gadījumos galvenais, lai nebūtu savainojuma ne Franciskusam, ne kurš tur vēl izspruka sveikā cauri Mihelsens, bet arī Vacoliks cieta. Tā kā Vacoliks piecēlēs viss kārtībā, Franciskus piecēlēs arī viss kārtībā. Tā kā tiesnesis tūdaļ pieņems lēmumu, par Francisku neesmu pārliecināts, vai viss kārtībā, bet vēl viens braucējs, Leons Matsens. Kādreiz tā notiek, ka kritienā ielido zem tiem piepūšamajām atmalēm braucējs Matsens tā gan nenotika, un dažkārt liekas, tur viņš pazudis, un tā viņa vārda tiešām nozīmē vēl kā ārā no turienes. Tāda gadījuma arī nevienreiz zemspīdējā ir bijuši. Izskatās, ka vismaz Vacolikam viss kārtībā. Kas ar Matsenu, kas ar Franci Gulstu. Visi 3 viņi ļoti cieši tur iebrauca līkumā, katrs gribēja izvirzīties vadībā. Un tādos gadījumos, tas attiec tikai uz pirmo līkumu spīdējā, ja notiek tāds masu kritiens vai viena brauciena kritiens, un ja tiesnesis nevar noteikt, nav acīm redzams vainīgais, tad parasti brauciens tiek atkārtots ar visu 4 piedalīšanos. Ja ir acīm redzams vainīgais vai ja tu krīti absolūti neviena netraucēts, tad gan ir sods. Bet šis noteikums attiecas tikai uz pirmo līkumu. Ja kritiens notiek jebkurā citā vietā, tad visi 4 nekad vairs atkārtotā braucienā nepiedalās. Tā Franciskusam cerams viss kārtībā. Viņš arī vēl brauc, viņam uz kreisās rokas arī tāds speciāls aizsargs. Viņš šo sezonu Buffalo's līgās. Tas nozīmē trietā. Viņš tur iebrauc zem, pārāk cieši Vacolikam, un tieši šīs sadursmes dēļ notika tā sauktā ķēdes reakcija. Žēl, protams,
Bet tās ir tiesas lēmums, ka tieši šīs sadarbības dēļ notika trīkojums. Uzmaz nekas labs. Pamatīsies ekspedīcijas video, tie divi poļu motobraucēji. Jā, šeit draugu nav. Tu pārstāv vienu valsti, bet šeit draugu nav. Šeit katrs cīnās pats par sevi, kas ir pasauli rēti iebraukt. Viņam no trešās puses Mažliks un apsveic viņu vici katurā, kas sanāca to jāņem tiesnesis. The yellow disqualified is Mažliks disqualified for braucējām.
Bez zważnych obraceniach points. 3 riders in heat 11. Janowski, Frick and Mikkelsen. Brauciens apturēts ar Angēvis skatījoties no 129. Tur bija kontakts, bet nu, cik liels un cik lielā mērā tas radīja kritienu, to tūdaļ arī Teslas ekspedīcijas video pieņems lēmumu. Galvenais, ka nav savādāk Angēvis skatībā. Tas ir pats svarīgākais. On tutaj na pewno nie ale mnie nie puściło.